7. janvārī noslēdzas skolēnu ziemas brīvdienas, līdz ar to pilsētās pieaug satiksmes intensitāte un parādās nedroši bērnu soļi uz gājēju pārējām. Valsts izglītības satura centra un IF apdrošināšanas pērn veiktā pētījuma rezultāti rādot ceļu satiksmes drošībā skolu apkārtnē grēko gan vecāki, gan skolēni. Mēs bieži steidzamies, izejam pēdējā brīdī uz skolu, un tad pamanīt luksusforā īsto gaismu, kāda deg, ir problemātiski dažreiz. Un to jau jūs redzēt arī pie lieliem cilvēkiem. Arī viņi steidzoties vai pārdomājot, kādā domā iegrimuši, vienkārši iet pa šo ceļu. Un mums satiksme ir pietiekoši aktīva, lai tomēr arī lieliem cilvēkiem, kuriem arī savā ziņā ir ieradumi un gribas no rīta pagulēt, pārunātu par šīm lietām un viņiem atgādinātu. Tāpēc mēs arī runājam tik bieži. Patiesībā mēs arī strādājam un esam nonākuši pie secinājuma, ka arī vecāki tiek mācīti cauri bērniem. Tas nozīmē, ar bērniem mēs runājam, kā būtu jādara, un aicinam arī bērnus, lai viņi savus vecākus māca iet pāri ielai pareizi un pareizos vietās. Tā kā mums Ikšķilē luksusforu nav, bet mums ir gājēju pārējs, tad esam skaitījuši gājēju pārējs. Nereti vecāki pārvērtējot bērnus un rādot sliktu piemēru, kāds Salaspils skolotājs anketā norādījis, ka nācies saskarties ar situāciju, kad vecāki apzināti ignorējuši ceļa zīmi nogriezties aizliegts, savukārt bērns vēlāk klasē ar lepnumu par to stāstījis vienaudžiem. Sākot darbu Ikšķilē, ar līdzīgu problēmu saskārās reģionālā pašvaldības policija, kad ikrīta sāpe bija vecāku radītās avārijas situācijas. Es runāju ar kolēģiem viņam. 1. septembri un vispārējais dienas sākumā bija ārprāts, kas notiek pie skolas, jo tieši vecāki neskatās, ko viņi un kā viņi to dara, kā viņi šķērso to ielu. Bet pēc kāda brīdiņa vecāki sāka ievērot, ka policijas darbinieks viņam kaut ko stāsta, kaut ko aizrāda. Es varu pateikt, ka pēc mēneša jau bija krietni labāk visa tā situācija. Nedrīkstāt aizmirst par to, ka šie atstarojošie gaismas elementi būtu jālieto. Tas var spēlēt vai nospēlēt vitālu svarīgu lomu. Un tiešām lūgums varbūt tas arī vecākiem, varbūt tās arī skolu pedagogiem atgādināt par šo te, no malas skatoties, varbūt tās ļoti nenozīmīgs elements, bet šis te elements var nospēlēt ļoti svarīgu lomu. Risinājums drošas vides veidošanai skolu apkārtnē esot viens personīgais piemērs, kas audzinot vislabāk. Akcija, ko darīt, tika organizēta 2012. gada nogalē visās Latvijas skolās. Tās ietveros skolotājiem tika lūgts atbildēt uz jautājumiem, kas skar satiksmes drošību skolu apkārtnē. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.